Mani sauc Artūrs Breicis un esmu certificēts nodokļu konsultants. Šajā video mēs parunāsim par aktīvu nodošanu, par to, kādos gadījumos tas varētu būt nepieciešams, kā to pareizi darīt un kādas varētu būt nodokļu sekas, plusi, mīnusi un attiecīgi, kurā situācijā kādu veidu izvēlēties. Tātad, kāds ir mūsu šodienas video saturs? Pirmkārt, parunāsim par to, kāpēc un kad ir nepieciešams nodot aktīvus. Un pēc tam apskatīsim aktīvu nodošanas veidus. Tātad, pirmais veids būtu aktīvu pārdošana, tad būtu neto aktīvu pārdošana, tad kapitāla daļu pārdošana. Kapitāla daļu pārdošana, kurai pirms tam ir tik veikts mantiskais ieguldījums, kā arī reorganizācija. Faktiski sanāk tādi 3 veidi ar apakšveidiem, teiksim tā. Un sāksim ar to, kāpēc tas vispār ir nepieciešams. Pirmkārt, pirmais ir nevajadzīgo aktīvu pārdošana, kā divestment. Ja jūs veicat uzņēmē darbību, jums ir vairāk, darbības veidi, kaut kādā brīdī jūs varat izlemt, fokusēties uz kaut kādu tieši tikai to biznesu, kas dod, lielāko peļņu vai motivāciju un pārdot kaut kādus mazāk ienesīgus biznesus vai nevajadzīgus biznesus un tā tālāk. Piemēram, jums ir kaut kāds ražošana un papildus ir kaut kāds nekustamais īpašums, kas ir domāts vai vērtības pieaugumam vai nomai vai vēl kaut kam, un pēkšņi izrādās, ka šis nekustamais īpašums tā īpaši nenes nekādu ienākumu, tad ir laba doma varbūt to pārdot. Nākamais gadījums - biznesa pārdošana. Jebkurš bizness agri vai vēlu, tiek maina rokas, tiek pārdots, un tāpēc arī, pārdodot biznesu, jums noteikti arī būtu jādomā, kāds ir tas labākais, efektīvākais veids, kā šo biznesu pārdot. Bet aktīvu nodošana ir iespējama arī uzņēmuma grupas ietvaros, vai pat grupas izveide ir iespējama, lai būtu tādus vai citus labumus. Un kādi šie labumi ir? Tā ir, efektivitātes uzlabošana, kad vienā uzņēmums koncentrējas uz kaut ko vienu, un nevajadzīgās lietas tiek nodotas citos uzņēmumos. Finanšu nodokļu optimizēšana. Šeit gan iet runa jau vairāk par starpvalstu, grupām, kuras izlemj, kuru aktīvu kādā teritorijā izvietot un kā plānot, lai būtu maksimāli viss efektīvi arī no nodokļu viedokļa. Nemazāk svarīga ir juridiskā aizsardzība. Tātad, ja jūs vēlaties pasargāt, piemēram, savus pamatlīdzekļus, nemateriālo īpašumu pret iespējamiem kreditoru prasījumiem, vienmēr ir laba doma tos izvietot atsevišķā uzņēmumā, kuram tie, kaut kādas x stundas gadījumā, krīzes gadījumā kreditori nevarētu tikt klāt. Īpašuma tiesību partneru maiņa, varētu būt investīcija piesaiste, varētu būt situācijas, kurās ir kaut kāds investors, kurš ir gatavs investēt tikai konkrētajā biznesā, un tad ir laba doma, izveidot atsevišķu uzņēmumu, kurā šo te partnerību arī attīstīt. Tātad vispārīgs raksturojums par to, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Jūs zināt, kāpēc tas ir vajadzīgs, ka tas ir ne tikai tad, ja jūs veicat kaut kādus biznesa pārdošanu, svešiem pircējiem, bet jūs varat to veikt arī uzņēmuma grupas ietveros un vēl jau vairāk paši izveidot šādu grupu, lai gūtu zināmus labumus. Un viens šāds piemērs ir šeit. Ja mēs izdomātu, pieņemt, ka ir uzņēmums, kurš veic ražošanu, pārdošanu un tur vērtīgus aktīvus, piemēram, tur patentus, preču zīmes un tam līdzīgi, tad kaut kādā brīdī, ja, piemēram, kādam no klientiem rodās pretenzijas, klients var vērsties ar pretenziju, var, nonākt līdz kaut kādai maksātnespēju vai pat kaut kam sliktam, un tad attiecīgi šeit tiek apdraudēts ne tikai bizness kā tāds, ne tikai naudas plūsma, bet arī visi aktīvi, ieskaitot nemateriālos un arī materiālos. Tāpēc ir laba doma, un šādi piemēri Latvijā, ne tikai Latvijā, bet arī Latvijā ir daudz, ka tiek izveidot vairāk uzņēmumi. Šis uzņēmums, viens, kas iepriekš bija ražotājs, izveido vienu uzņēmumu, kurš tur aktīvus. Šis te uzņēmums šos te aktīvus iznomā ražotājiem. Ražotājs attiecīgi ražotājs saražo pārdot pārdevējiem.
Jā, tad aktīvi tiek nomāti ražotājiem, ražotājs saražo pārdot pārdevējiem, pārdevējs pārdot klientam. Ja notiek kaut kāda stunda X, piemēram notiek kaut kāds prece rada kaut kādu kaitējumu, nedod Dievs, jā, vai kaut ko tam līdzīgu, un klients atnāk ar milzīgu summu prasību pret šo te pārdevēju, tad attiecīgi zem sitiena nonāk šis te uzņēmums, viņš varbūt pat tiek likvidēts vai notiek maksātnespēja, bet varbūt pat līdz šim uzņēmumam var tikt, jā, bet līdz aktīviem vairāk tikt nevar, tāpēc, ka tur ir, kā lai saka, par to klientam šajā gadījumā nevar būt nekādu pretenziju. Jā, tāpēc šādas struktūras ir pietiekami biežas. Mēs redzam praksē un ne tikai iesakām, bet arī skatāmies un mācāmies no klientiem, kā to pareizi izdarīt un kāda tam visam ir tātad šī jēga. Un jēga šeit ir diezgan liela, tas šeit ir gan juridiskā aizsardzība, gan fokusēšanās, katrs fokusējas uz savu funkciju, jā, tad ražotājs uz ražošanu, pārdevējs uz pārdošanu, papildus vēl iespējams, kad arī, teiksim, šeit var kādu investoru piesaistīt, piemēram, ka pārdevējs vai ražotājs tieši ir piesaisti investori šeit kaut kur, jā, nevis atkal aktīvi uzņēmumā. Tātad, izveidot šādu grupu ir ļoti daudz labumu, jā, un skatīsimies tālāk arī veidus, kā to izdarīt. Tad pirmais veids - aktīvu pārdošana, jā, tad mums ir kaut kāda aktīva pamatlīdzekļi, nemateriālie, vēl kaut kas, mēs viņus gribam vienkārši pārdot. Tātad, mēs tas ir uzņēmums, kurš pieder fiziskai personai. Šis uzņēmums pārdod aktīvus pircējiem. Ja? Un paskatīsimies, kā tas izstāsta no ciparu viedokļa. Tad, ja mums ir aktīvi 1 miljons, un pretī mums ir pasīvā, mums ir pamatkapitāla 100 000, nesadalītā peļņa 200 000 un saistības 700 000. Tātad, ja mēs pārdodam šo te aktīvu, un aktīvu tirgus vērtība ir 1 500 000, tātad bilancē mums ir 1 miljons, bet pārdot mēs varam par 1 500 000, tad veicot šo te darījumu, pārdodot kaut kādam pircējiem par atbilstošu vērtību, mēs iegūstam aktīvu vietā ir nauda 1 500 000, tad vairs ne miljons, bet 1 500 000, un nesadalītā peļņa mums pieaug pār 500 000. Ja? Tad mums ir bilants palielinās par 500 000, un, ņemot vērā mūsu lielisko uzņēmuma ienākumu nodokļu sistēmu, tad peļņa netiek aplikta ar nodokli, kamēr tā netiks sadalīta dividendēs, ja? Un viss ir ļoti skaisti. Ir gan viens bet. Tas bet ir tas, ka visticamāk, ka darījums apliksies ar PVN. Jā, tad šajā gadījumā šeit bilancē PVN neatspoguļojas, jā, bet visticamāk, ka šis te aktīvs 1 500 000, ka būs vēl jāpieskaita klāt plus PVN. Un kas savukārt, protams, ja darījums ir, uzņēmums ir 100% PVN apliekama persona, tad, un arī, teiksim, pircējs ir apliekama persona, jā, tad pircējs varēs šo PVN atskaitīt, un savukārt uzņēmums tad iekasēs no pircēja un samaksās budžetā. Ja? Tad, principā, izmaksu ziņā efekta nav, bet naudas plūsma ir apgrūtināta. Plus vēl papildus, ja aktīvs ir nekustamais īpašums, un ja nekustamais īpašums ir tātad pēdējo 10 gadu laikā celts, renovēts vai pārveidots, un tad ir šie te, jāveic priekšnodokļu atskaitīšanas korekcija katru gadu, tad attiecīgi uzņēmumam var nākties tātad šo te atskaitīto priekšnodokli atmaksāt budžetā. Ja? Tātad pats darījums būs neapliekams, pārdošana, jā, bet priekšnodoklis ir jāatmaksā. Un tas atkal rada, teiksim, papildus slogu. Jā, protams, ja šis nekustamais īpašums ir virs 10 gadiem, tur viss priekšnodoklis jau sen ir atskaitīts un nekas jākoreģē nav, tad efekts droši vien, ka nebūs, jā, bet savādāk šis te PVN efekts ir. Un ar to ir jārēķinās. Līdz ar to ko mēs varam secināt par šo te opciju, par aktīvu pārdošanu, sliktā lieta ir PVN. Un vēl viena sliktā lieta, nepārāk labā lieta ir tā, ka, sliktā ir, ka papildus izmaksas tieši nekustamajam īpašumam, kā valsts nodeva par zemesgrāmatu nodevi, respektīvi par pārreģistrāciju zemesgrāmatā. Tas ir specifiski nekustamajam īpašumam. No pozitīvajām lietām
ir tā, ka nav atbildības riski praktiski, jo pamatlīdzekļi tiek nodoti, bet līdz netiek nodots nekādas saistības. Tas nozīmē, ka, ja mēs pārdodam nekustamo īpašumu un ne kā biznesu, bet kā atsevišķu pamatlīdzekli, tad, protams, kaut kādi iespējamie kreditori nevar vērsties pie pircēja un teikt, ka tā kā mēģināt kaut ko no šī pircēja piedzīt, pamatoties uz to, ka pircējs ir iegādājies nekustamo īpašumu. Ja? Un otra lieta varbūt ir tā, ka tā labā lieta salīdzinot ar to, kas notikt, ja tiktu pārdots bizness, ja? Kad var pārdot tad konkrētus aktīvus, tātad vienoties, kad es pārdodu šo te darba galdu, bet nepārdodu to automašīnu, ja? Teiksim, un tur līguma puses var elastīgi vienoties par to, ko un kā pārdot. Ja? Tātad galvenā labā lieta, ja mēs vispār salīdzinām ar pārējām opcijām, ir šī te atbildības, ka nav, un sliktā lieta ir PVNs, nekustamajam īpašumam arī gan PVNs, gan arī šī zemesgrāmatas nodeva. Tātad tas ir par atsevišķu aktīvu pārdošanu. Nākamā lieta ir, ko jūs varat apsvērt, tad, ja jūs vēlaties pārdot nevis vienkārši parastu aktīvu, bet jau kā darbojošos biznesu, kā mantas kopību, tad var apsvērt šo te neto aktīvu pārdošanu, kas nozīmē, ka tiek pārdots ne tikai aktīvu, bet ar aktīvu saistītās saistības, kas kopumā veido mantas kopību, kas ir tā kā naudu ģenerējoša vienība, teiksim tā, ja. Un tad mēs skatāmies PVN likumā, kad PVNs pasaka, ka par preču piegādi neuzskata mantas kopības vai pārēj, kas izpaužās kā aktīva saistība nodošana. Tātad citas saimnieciskās darbības veikšanai, tad, ja ieguvējs kļūst par tiesību saistību pārņēmēju, tad tas netiek, šī te neto aktīvu nodošana netiek uzskatīta par preču piegādi un attiecīgi ar PVN neapliekas. Ja? Tātad šeit ir svarīgi, lai tiktu nodota šī mantas kopība kā atsevišķi funkcionējuši biznesa, kā saimnieciskās darbības vienība, kas pats spēj turpināt strādāt, un šim te pircējiem arī ir jāturpina šis te tiesības un saistības pārņēmējs un jāturpina šī saimnieciskā darbība. Tad PVN neapliekas. Un šai te opcijai tas labums ir tas, ka tātad jūs varat nodalīt ne tikai atsevišķu šo te pamatlīdzekli, bet nodalīt tātad atsevišķu biznesu, kas jums, piemēram, vai nav vajadzīgs, vai jūs vēlaties to pārdot kopā gan saistības, gan aktīvus, gan arī saistības, un tātad, par to vairāk nedomāt, ja? Jo, ja pirmajā gadījumā jūs pārdodat tikai pamatlīdzekli, saistības jums paliek, un tās saistības jums pašiem ir jādzēš, iegūtās naudas, ja? bet principā saistības paliek. Tad šajā gadījumā tas komercdarbības veids, vai biznesa veids, vai saimnieciskās darbības veids tiek nodots visu kopā ar gan aktīviem, gan saistībām. Un cipariski tas izskatās šādi, kad ja mums ir tas pats piemērs kā iepriekš, tātad mums ir tas pats 1,500,000 ir aktīva vērtība, bet mums ir jāatņem saistības 700,000, un tas mums veido šos te 800,000 neto aktīvu vērtību. Tātad pārdošana notiek ar to, kad tiek pārdots neto šis te aktīvi kā biznesa veids, un mēs iegūstam naudu 800,000, nevairs 1,5 miljonu, bet saistības mums vairs nav. Līdz ar to, bilance ir tieši tā pati, kas ir, teiksim, iepriekš, jā, bet neto aktīva vērtība ir tā pati, kas iepriekš. Cipariski, matemātiski nekas nemainās, bet mēs esam atbrīvojušies no saistībām un attiecīgi no aktīviem un attiecīgajām saistībām. Tātad, kāds mums ir labums no šīs te opcijas, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo? Tad sliktums ir tas, ka šajā gadījumā joprojām valsts nodeva jāmaksā 2% par nekustamā īpašuma nodošanu, ja tāds te ir. Un labā lieta ir tā, ka nav tātad PVNs, un nosacīt labā vai sliktā, tas ir kā uz to paskatās, ja, ka iepriekš mēs teicām, ka var iespēju pārdot atsevišķus pamatlīdzekļus, tad šeit ir funkcionējuši biznesi, ka tiek pārdots viss bizness. Līdz ar to, kas kuram ir labāk? Vienam labāk ir nopirkt atsevišķus pamatlīdzekļus, otram ir funkcionējuši biznesu. Ja? Un ja jūsu mērķis ir nodot visu biznesu, tad šis noteikti ir plus. Šī opcija ir plus, un tā
tā kā izskatām. Ja. Sliktā lieta vēl papildus ir tā, ka ir, ja tā kā tiek nodota aktīvi un saistības, tad ir visi šie saucamie uzņēmuma pārējais riski. Tas nozīmē, ka kreditoru priekšā uzņēmuma nodevējs, tas, kas ir nodevis šo te neto aktīvus pārdevis, joprojām var tikt uzskatīts, ka, respektīvi, ka viņš nododot šos pircējs var pārņemt arī šīs te saistības, kas varētu izrietēt no potenciāliem, potenciāliem kaut kādiem riskiem, no kreditoru prasībām, tā skaitā arī valsts ieņēmuma dienesti, ja, kad valsts ieņēmuma dienests var uzskatīt, ka ir notikusi uzņēmuma pārēja komerclikuma izpratnē, un ka nodokļu, ja teiksim, pārdevējiem ir palikuši kaut kādi nenomaksātie nodokļu parādi, tad ļoti iespējams, ka valsts ieņēmuma dienests var vērsties pie pircēja, ja, teiksim, un prasīt, tā kā šo te atbildību. Jā, vienlaicīgi arī teiksim, kaut kādi kreditori, kas var vērsties arī pie nodevēja, teiksim, jā, šī te, jo, ka tas tā kā saglabā savas tātad atbildību, jā, kas notiek uzņēmuma nodošanas gadījumā. Līdz ar to šie riski šeit ir pieaugt, neskatoties uz to, ka šeit jāskatās, protams, dažādas varbūt situācijas, varbūt, ka tikai ir aktīvi un saistības tiek nodoti, jā, bet, ja teiksim, tiek nodot aktīvu saistības, piemēram, nekustamais īpašums un hipotekārais kredīts, jā, bet, ja tiek nodot arī, piemēram, kaut kādi, kas ir saistīts ar darbiniekiem, tur uzkrātie atvaļinājumi un citas saistības pret darbiniekiem un notiek darbinieku pārēju, pārslēdzot līgumus, pārjaunojot darba līgumus, un tad ir skaidrs, ka šeit notiek faktiski uzņēmuma pārēja. Jā. Līdz ar to šie riski ir jāvērtē. Un tas ir šajā gadījumā salīdzinoši ar parastu aktīvu pārdošanu, šis noteikti ir tādā ziņā riskantāka opcija. Jā. Bet labi, iesim tālāk. Tad šis ir par aktīviem, tostarp neto aktīvu pārdošanu. Nākamais veids, kā var pārdot jau veselu biznesu vai veselu uzņēmumu, tas ir veicot kapitāla daļu pārdošanu. Un šeit jūs redzat, šajā bildē ir tātad fiziskā persona, kurai pieder uzņēmums, un fiziskā persona pārdod savas kapitāla daļas pircējiem. Jā. Tātad atkal ir cipariski, šeit ir šī te ir tātad uzņēmuma bilance, kur ir aktīvs tie paši miljonus, pamatkapitāls, nestabilitāte, peļņas saistības, tās pats, kas iepriekš, un tātad uzņēmuma vērtība ir, šajā gadījumā ir 800 tūkstoši, kas tiek rēķināts atkal tieši tāpat kā iepriekš, kā mēs rēķinājām, kad ir 1 500 000 mīnus 700 000, jā, un kapitāla daļa vērtība ir 800 000. Lūk, un fiziskai personai pārdodot par šo tirgus vērtību, par 800 000, tā iegādes vērtība, kapitāla daļu iegādes vērtība būs šis ieguldījums nomināli kapitālā, ja, pamatkapitālā, kas ir 100 000. Ja. Līdz ar to fiziskai personai radīsies kapitāla pieaugums, tas ir 700 000 šajā gadījumā, kuram tad attiecīgi piemērojas 25,5% nodoklis un vēl papildus likme 3% par pārsniegumu virs 200 000. Tātad šī opcija, ja fiziskā persona vēlas pārdot savu biznesu, ir diezgan, diezgan cālīta, es teiktu. Ja, tīpaši tad, ja tiek plānots šo te naudu, šo te vērtību kaut kur ieguldīt citā biznesā, ja, teiksim, nevis vienkārši personīgiem patēriņiem, tad samaksātu 28%, 28,5% likmi faktiski, nedaudz mazāk, ja, bet tāpat tās virs 25,5% likmi ir diezgan dārgi. Tāpēc, ko šādā situācijā var darīt? Šādā situācijā viens variants, kas ir praksē bieži vien ir redzams, ka, ja, piemēram, šī fiziskā persona pārdod nevis neatkarīgam pircējam, bet mēģina, teiksim, izveidot kaut kādu citu uzņēmumu un pārdot, teiksim, izveidot holdingu vai kaut kādu citu uzņēmumu, pārdot kapitāla daļu šim te holdingam, tad bieži vien tā ideja ir pārdot to par kaut kādu nelielu naudu, ja, bez
mazliet tur pa nominālu vērtību. Kas īsti nav korekti, tāpēc, ka tā iemesla dēļ, ka, ja tirgus vērtība ir 800 000 šajā gadījumā, tad pārdot pa kaut kādu tur par 100 000, nu tas jau būtu jau tā kā fiktīva darījuma pazīmes. Uzskatīt, jā, un, kad, teiksim, šeit varētu pateikt, ka darījums ir bijis domāts, ka tā kā ir bijis fiktīvs un doma ir bijusi nemaksāt nodokli, ja, tad te, protams, neattiecās transfer cenas, tirgus vērtība nav it kā jāievēro, ja, teiksim, pārdodot nesaistītam uzņēmumu, tīpaši no fiziskās personas viedokļa. Bet tomēr, ņemot vērā vispārējās normas par pretizvairīšanās normas, diezgan viegli, manuprāt, valsts ieņēmuma dienestam būtu apgalvot, ka tomēr, ja vērtība ir, pārdošanas vērtība ir šāda, tad tas ir mēģinājums izvairīties no nodokļu maksāšanas. Līdz ar to pārdošanas gadījumā, ja tirgus vērtība ir šāda, tad pārdošanas vērtībai arī savam uzņēmumam būtu jābūt pēc kaut kādas adekvātas cenas, vai tie ir, 400 000 vai 500 vai 200, jā, tas ir tāds vērtējums jautājums, jā, bet vismaz nedrīkst būt kaut kāda pavisam izskata pēccena. Jā. Bet, lai nebūtu jāmaksā šie lielie nodokļi, ko tad šajā gadījumā var darīt? Šajā gadījumā, principā, vispirms par šo te opciju kā tādu, ja, ir labums ir tas, ka, respektīvi, ka pārdodot kapitāla daļas, nekur PVNs nav jāmaksā, jā, atšķirībā no pirmās varbūt opcijas, kas bija, kur pārdodot aktīvus jāmaksā PVNs. Ja šajā uzņēmumā ir nekustamais īpašums, tad pārdodot uzņēmuma kapitāla daļas arī nav jāmaksā valsts nodeva par uzņēmums. Nekustamais īpašums netiek pārreģistrēts. Bet sliktās lietas, protams, ir tas, ko mēs jau izrunājām, ir šis 25,5% nodoklis par kapitāla pieaugumu un 3% papildus nodoklis. Ko šajā situācijā var darīt? Šajā situācijā var veikt nevis, teiksim, pārdošanu, ir īpaši, ja fiziskā persona neplāno, teiksim, pārdot šo biznesu kādam citam pircējam, bet plāno vienkārši izveidot kaut kādu struktūru, tad tā vietā, lai izveidotu holdingu un holdingam pārdot šo te uzņēmumu, kapitāla daļas, ir vērts apsvērt apsvērt mantisko ieguldījumu un veikt kapitāla daļu ieguldīšanu šajā holdingā. Tad pirmais solis ir solis 1 nodibinam holdingu, solis numur 2 mantiskais ieguldījums. Ja? Un tātad šeit tiek izveidots holdings un fiziskā persona savu kapitāla daļas iegulda šajā holdingā un uzņēmums nostājās apakšā zem holdinga. Tādējādi pēc tam pārdošanu var veikt holdinga līmenī. Ko mēs skatīsimies tālāk, tad jau pārdošana notiek holdinga līmenī. Un šajā gadījumā, ja mēs pieņemam, ka šo te pašu piemēru kāds bija iepriekš, ka holdinga vērtība ir 800 000, tad šeit veicot mantisko ieguldījumu par 800 000, saņemot pretī kapitāla daļas par 800 000 no uzņēmuma ieguldījumu. Šīs te kapitāla daļu saņemšana nav ienākuma gūšanas brīdis, un nodoklis, iedzīvotāja ienākuma nodoklis par šo te nav jāmaksā. Tas nozīmē, ka fiziskā persona tātad ieguldot par 800 000 holdingā, pēc tam veicot šo te pārdošanu par šo te pašu summu, tad attiecīgi holdingam kapitāla pieaugums ir 0. Arī tad, ja viņš būtu lielāks, piemēram, pārdot, par 2 miljoniem, šeit būtu kaut kāds pieaugums, tad jebkurā gadījumā, darījuma brīdī nodoklis nav jāmaksā, un attiecīgi ujens jāmaksā tad, kad tiks sadalīts dividendes. Savukārt, no fiziskās personas viedokļa, tad maksājums, tad šis te mantiskais ieguldījums, mazliet atgriežoties atpakaļ, šis te ieguldījums, kurā fiziskā persona iegulda uzņēmumu, pretī saņem kapitāla daļas par 800 000, jā, tur, kur iepriekš bija 100 000.
tur bija 100 000 nominālais pamatkapitāls, ja, tad šeit šis te kapitāla pieaugums tiks aplikts ar nodokļiem. Tajā brīdī, kad fiziskā persona atsavinās kapitāla daļas, savas holdinga kapitāla daļas. Respektīvi, kamēr tās kapitāla daļas šeit paliek, tikmēr maksāšanas brīdis neiestājas. Ja. Tātad, piemēram, skatoties šis piemērs, tas pats šie paši 800 000, ja, holdinga ieguldījuma tirgus vērtība, tiek ieguldīts holdingā pēc tirgus vērtības un pēc tirgus vērtības arī pārdots. Tas nozīmē, ka kapitāla pieaugums ir 0 un attiecīgi pēc darījuma uzņēmums pāriet tātad pircēja īpašumā, šeit vairs nav, savukārt holdingam ieguldījumu vietā bija 800 000 un ieguldījumu vietā šobrīd ir nauda arī 800 000, kura tad paliek holdinga rīcībā, kurš to var tālāk attiecīgi ieguldīt, un gadījumā, ja tas tiek sadalīts tālāk fiziskai personai, šim īpašniekam, tad ir jāmaksā UINs no šīs te dividendžu sadalas. Šim visam ir viens svarīgs bet, ka šīs struktūras izveidai, par ko mēs runājām, ir nepieciešams, lai izveidot šo te holdingu un ieguldītu uzņēmumu šajā holdingā, ir jābūt biznesa substancei, respektīvi kaut kādai biznesa būtībai, un vienīgais struktūras izveidas mērķis vai galvenais mērķis nedrīkst būt nodokļu labuma gūšana. Tas nozīmē, ka ja jūs izveidosiet šādu struktūru, tad vienā dienā izveidosiet šo, otrā dienā šo un trešajā dienā veiksiet šo te pārdošanu, tad valsts ieņēmuma dienestam būs viss iemesls, visas pamatojums teikt, ka jūs izveidojat struktūru tikai tāpēc, lai jums nebūtu jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Jā. Tad, protams, arī šajā gadījumā tas ir strīdīgs jautājums, vai tas ir, nekur jau tas nav pateikts konkrēti likumā, jā, bet iemesls apgalvot, ka šī struktūra tika izveidota tikai priekš nodokļu labuma, tāds iemesls ir. Līdz ar to, veidojot šādu struktūru, ja jūs vēlaties būt labumu no šādas vai līdzīgas struktūras, šī struktūra jāveido ilgtermiņā un jāveido ar tādu domu, kad šis te holdings var tikt izmantots gan lai menedžētu šo te grupu, uzņēmumu vadītu to, sniegtu kaut kādus pakalpojumus un arī citiem mērķiem, lai nodrošinātu biznesu, ne tikai priekš nodokļu mērķiem. Jo būs tikai nodokļi, jo mazāk ir biznesa būtības, substances tajā iekšā, jo lielāks ir risks un varbūtība, ka šāda struktūra var tikt apstrīdēta, apšaubīta no valsts ieņēmuma dienesta puses. Jā, tātad kāds ir tas labums? Labums ir, ka uzņēmuma ienākuma nodokļi tiek piemēros tikai tad, kad tiek peļņas sadalīti, jā, kamēr netiek, tad holdings var šo te visu kapitāla pieaugumu iegūt sev un attiecīgi izmantot to tālākām investīcijām, reinvestēšanai. Un vēl viena labā lieta ir, ka gadījumā, ja ir nekustamais īpašums, tad ieguldīšanas brīdī ir 1% jāmaksā no vērtības, nevis 2%. Ja? Tad, ja mēs atgriežamies mazliet uz šo struktūru, šeit uzņēmuma vietā varētu būt ne tikai uzņēmums, bet te varētu būt, piemēram, nekustamais īpašums, ja? kuru tad fiziskā persona tur kā īpašnieks, un tad šī fiziskā persona var izdomāt, ka šo te nekustamo īpašumu ieguldīt holdingā, un pēc tam, respektīvi ieguldīt vai no holdingā vai kaut kādā uzņēmumā, un pēc tam pārdot, teiksim, šo te nekustamo īpašumu kā tātad nevis kā neatsevišķu nekustamo īpašumu, bet kā, teiksim, kā uzņēmuma, teiksim, kurā atrodas šis nekustamais īpašums. Tātad, tas ir pluss. Protams, arī tas, ka nav PVNs šeit nekur neparādās, bet tā negatīvā puse ir šī biznesa substance, ja, ka nav biznesa substances. Varbūt arī tas, ka šeit ir tad jāveic divos posmos. Pirmais ir ieguldījums, pēc tam ir pārdošana, ja, ka tas varbūt arī nav tik vienkārši. Bet galvenā problēma šeit ir biznesa substance, kas noteikti ir jāapsver un nodokļu riski, kas var būt rasties no tā, ka kāds var
uzskatīt, ka ir notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Nākamā opcija - reorganizācija. Tātad reorganizācijas gadījumā var būt gan apvienošana, gan sadalīšana, gan pārveidošana. Mēs vairāk šeit skatāmies, tad, ja cik ir aktīva nodošana, tad visticamāk tā nebūs apvienošana, bet kaut kāda apvienošana arī varētu būt, bet vairāk tā kā uz nodalīšanu mēs skatāmies. Un šeit ir uzreiz atkal piemēru, tātad atkal tas pats piemērs, kad mums ir uzņēmums, kuram ir šis miljons bilance, 100 000 pamatkapitāls, 200 nesadalītā peļņa un 700 saistības, tad viens no variantiem, kā nodot vienu uzņēmuma no šīs sijas uz citu uzņēmumu, šo tā skaitā nekustamo īpašumu vai kustamo, ir reorganizācija, kuras rezultātā tiek nošķelts kaut kāda daļa no šīs sijas un nodota citam uzņēmumam. Vēl arī variants, ka varētu ne tikai nošķelt, bet arī sadalīt uz pusēm, tas sašķelt, un kad sašķelšanas gadījumā tad nododošā sabiedrība beidz eksistēt, nodalīšanas gadījumā šī nododošā sabiedrība turpina eksistēt, tikai tiek gabals no tās paņemts nost un pievienots vai izveidota jauna sija. Un šajā gadījumā pieņemsim, ka no sijas tiek atdots pusi no aktīviem, tas būtu, teiksim, no miljons būtu 0,5, un ja pusi no aktīviem, tad attiecīgi būtu arī pusi no saistībām. Un ja ir pusi no saistībām, tātad aktīvi tas būtu 500 000 un saistības 350, kas ir pusi no 700. Un attiecīgi starpības starp šo 0,5 un 0,35 būtu tad šis te ieguldījums pamatkapitālā, kurš te tiktu novērtēts un atzīts kā šī te uzņēmuma pamatkapitāls. Savukārt priekš fiziskās personas tas būtu kā attiecīgi kā iegādes vērtības 150 000, kur viņi, teiksim, pēc tam pārdodot šo te uzņēmumu, tad attiecīgi kapitāla pieaugums rēķinātos no starpības starp pārdošanas cenas un šīs te iegādes vērtības. Šeit ir tāds, varbūt, lai paskaidrotu, kādā veidā rodās šis te tad pamatkapitāls ir tas, ka nodot aktīvus arī reorganizācijas gadījumā mēs varam nodot aktīvus un mēs varam nodot saistības, bet mēs nevaram nodot nesadalīto peļņu, nevaram nodot pamatkapitālu. Līdz ar to šis te pamatkapitāls jaunizveidotajā sijā veidojās kā starpības starp aktīviem un saistībām, kas tiek novērtēts un attiecīgi tiek ieguldīts kā jauns pamatkapitāls. Tātad kādi ir labumi no reorganizācijas viedokļa ir tādi, ka no uzņēmuma ienākuma nodokļu viedokļa, tiek nodots atkal kā saimnieciskās darbības veids šis te aktīvu un saistību kopums, tad nerodās nekādas uzņēmuma ienākuma nodokļu sekas, ne šim te nododošajam uzņēmumam. Un nav arī nekādu pievienotās vērtības nodokļu, teiksim, sekas. Ja ir atsevišķi, ja ir kā atsevišķi biznesa tiek nodots. Ja, protams, tiek nodot atsevišķi aktīvi, vienkārši aktīvus, tad ir jāskatās attiecīgi un jāpēta, un visticamāk kaut kāds nodokļu sekas radīsies, gan uzņēmuma ienākuma nodokļi, gan PVN. Bet ja tiek nodots kā atsevišķi biznesa, tad skaidrs, ka likums ir labvēlīgs un saka, ka šajā gadījumā darījums ar nodokļiem neitrāls, tad, ja mēs to ievērojam visus šos te nosacījumus. Šeit ir pateikts tas, ko mēs jau izrunājam, kad ir saimnieciskās darbības veida nodošana, jāskatās ir UN likuma 18. pāns, kas saka, ka reorganizācija neitrāli, ja tiek nodot šis saimnieciskās darbības veids. Un arī PVN likums saka, ka 145. pants, ka attiecīgi aktīviem, kas nav nodot sadalīšanu reorganizācijas ceļā, tad PVN neaprēķina. Tātad kāds ir labums reorganizācijai? Reorganizācija izskatās ļoti laba opcija, jo tur ir neitrāla gan no nodokļu viedokļa, un ir neitrāla arī no valsts nodevas viedokļa, jo šeit nepiemērojas valsts nodeva, līdz ar to šeit ir vienīgi plusi no nodokļu viedokļa. Mīnus ir tie, ka tiek nodota atbildība, līdz ar to, ja, teiksim, ir kaut kāds, tātad ir atbildība par uzņēmumu pārēju,
Un otra lieta, un trešā, kas ir faktiski otrā lieta, ir, ka šis process ir pietiekami laikietilpīgs, kad reorganizācija ir nepieciešams veikt īpašu procedūru, ir nepieciešams laiks, kad izsludināt laiku, kad piesakās kreditori, veikt visādas darbības, tā skaitā arī bilances sagatavošanu un informēt vidu un visu kaut kas saistīts ar dokumentu izstrādi un tam līdzīgi. Respektīvi, tas ir dārgs pasākums. Dārgs un laikietilpīgs pasākums. Bet no nodokļu viedokļa ņemot vērā, ja, teiksim, tīpaši ir, teiksim, tie paši nekustamie īpašumi, kuriem ir tas pats PVN neatskaitītais līdz galam, par kur tiek veiktas korekcijas, tad visticamāk, ka šāds reorganizācija varētu būt diezgan pamatoti, jā, teiksim, kā opcija. Lūk, tātad tās ir 3 pamat lietas, kuras es gribēju jums pastāstīt. Protams, ir daudz, es nepretendēju šo video nosekt pilnīgi visus iespējamos jautājumus. Mans mērķis bija nosekt tikai svarīgākās lietas un likt, teiksim, jums, lūgt vai ļaut jums aizdomāties par to, kas tad jums ir izdevīgāk, vai vispār, vai kādu teiksim, veidu izvēlēties un varbūt arī pamudināt domāt vai, teiksim, šajā virzienā, kā diversificēt šos riskus un tam līdzīgi. Ja. Līdz ar to es ceru, ka jums patika, ceru, ka būs kaut kas noderīgs. Ja ir kādi jautājumi, mēs ar šīm lietām aktīvi strādājam arī ar transfercenām, ar citiem nodokļiem, tad laipni lūdzam, vienmēr būsim gatavi jums palīdzēt. Paldies un uz redzēšanos!